Mans novēlējums par vienotību vietnieku starpā, lai mums būtu vienoti, jo mums ir daudz spēcīgu vienojošu lietu, un par attīstību un vēlreiz Labdien, cienījamās pirtnieces, godamie pirtnieki, pirtsmeistari, vecmeistari, spīdekļi. Man sauc Jānis Polovičs, pateicos savam cīņu biedram. Tiešām pārnestā nozīmē, jo mums ir ne tikai pirts, bet arī austrumu zināšanu jomā. Protams, par šī pasākuma organizēšanu uzaicinājumu piedalīties. Prieks redzēt tik daudz kolēģis vienkopus, kolēģis, kurus kopā vieno ideja, un tā ir tīrība. Cilvēka ārējā un iekšējā garīgā tīrība. Tādā veidā var teikt, ka esam ticības kalpotāji, vienas ticības, proti tīrības. Musulmaņu hadisā teikts, ka tīrība ir pusi no ticības, tad viena pusi mūsu ticības ir tīrība, un otra pusi ir darbs pie tā, lai padarītu pasauli tīrāk, gaišāk. Un tad, es gribēju pateikt, ka piedaloties daudzās kultūras saistītos pasākumos, sācensībās, konferencēs, kongresos, starptautiskajos, festivālos esmu sapratis, ka tas formāts, uz kuru mūs aicinājumu sapulcē ir vienkārši viens no visvērtīgākajiem, jo gan lekciju ziņā, gan neformālās sarunās mēs iegūstam ļoti daudz informācijas, vērtīgas, kas pēc tam veicina izaugsmi. Tad lūk, par tēmu pirms tīrību laiku lūkos. Sākumā, kas vēl nezinu, pateikšu, izlasījāt, ka šogad man ir tieši 20 gadi, paliek kopš interesējos padziļināt par pirtī, jo tas saskan no laika, kad uzdevu pats savu pirtī. Tātad arī pirtī šogad 20 gadi. Esmu piedalījies arī visās iespējamos sacensību veidos, gan kā dalībnieks, gan tiesnesis Eiropā. Un tā kā arī tur iepazinos ar daudz cilvēkiem, kas uzvedinājās kaut kādām domām, un par kurām šodien arī gribu padalīties. Nākamais slaids. Tā bija svara. To apzinoties, mēs ar spēkiem un palīgā īpašā veidā panākam, ka pirts kļūst par dabas spēku koncentrēšanās lietu. Tomēr dabas spēks ir ļoti liels, lai saglabātu pašu pirti lietojamā kārtībā. Jāņem palīgā mūsu saprāts, iztēle, pieredze un, protams, arī pati māte dabu. To es runāju par to, un to arī nākamajos slaidos varēsiet redzēt, kāpēc mums, mūsdienās, ir daudz vairāk jāpiestrādā pie pirts tīrības. Tātad mums visiem ir skaidrs, ka vietai, kurā cilvēks attīrās, arī pašai jābūt tīrai. Un pētot šo jautājumu, parādījās tāda doma, ka tās homo sapiens grupas, kuras neveica šīs darbības ārstēšanos un visas pārējās dzīvi uzturošās lietas pirtī, līdz mūsdienām diez vai arī nonāca. Un par to arī saka arheoloģiskie pētījumi, filoloģis doktors Sančevskis promocijas darbā.
tur notika, protams, zemdības, dakterēšana, ārstēšana, un to arī norāda tie arheoloģiskie izrakumi. Tātad, tīrību nodrošinošie faktori senāk. Ir sēkas būvniecībā izmantojamie materiāli, ir tie notiekošie procesi un lietošanas kārtība. Skaidrs mēs visi zinām, un katru pirku būvnieku var aprunāties un ļoti daudz uzzināt, kā, kurā laikā un kādi koki jācer, kādai jābūt augstē, un kur ir visnelabvēlīgākie laiki un vislabvēlīgākie laiki. Protams, sen jau mēs ar to zinām. Un tieši pateicoties tam varēja iztikt bez īpašiem ķīmiskiem līdzekļiem, kurus mūsdienās ir nepieciešami. Jo paši saprotiet, ka jūs attīstās un grūtības ir labu meistaru galbūt vienmēr bijuši arī tiem, kas saskāršies kur būtu. Tātad ir tie notiekošie procesi. Skaidrs, ka mums kā profesionāļiem ir jāsaprot, ka, kā arī teica profesors Valds Paiglīgs, Latvijas pirks ir ģimenes pirks. Un tā eksploatācijas slodze ir ļoti zema. Viena ģimene reizi nedēļā pirtiņā ieiet, un loģiski, ka ar parastiem paņēmieniem to visu varēs tik galā ar tīrību un uzturēt to tīrību. Bet ir viens interesants lieta par konstrukcijām. Tā ir pirolīze, kas notiek melnajās dūmu pirtīs. Un arī tas ir viens no faktoriem, kas jāņem vērā cilvēkiem, kas grib pirts kultūru tuvināt tam, kas bija senos laikos, lai nebojājas. Tātad, kas ir pirolīze? Tātad lielā karstumā, kas arī ir vienmēr dūmu pirtī, koks izvada mitrumu, baktērijas un skābes. Un tā ir ļoti nepiemērota augsne visu veidu sēnēm, pelēm un trumpēm. Tātad ņemam to vērā. Kā vienmēr saka, agrāk bija zāle zaļāka, arī šis ir tas gadījums. Jā. Labu melnā pirts, pareizā laikā audzēt, gatavot koksne. Beigās arī veido to faktoru, ka vienkārši ģimenes lokā to lietojot, viņi ir diezgan ilgmošīgi. Un vēl viena lieta. Kuru, šis ir vēl viena lieta, kuras uztaisīja ekspresu aptauju ar saviem vecākiem kolēģiem, Romualdam Valstaram, Juri Krausim un, protams, Zirdim kārtībā. Ar ko tad līdz mūsdienām kādu nonākuši ir tīrīšanas līdzekļi, un visi kā viens atbildēja. Man jau patika Kraučs teiktais. Višķis, kas bija pie rokas, ar to arī notīrīja. Papētot dziļāk secināja, ka fitonacīdi ir daudzos augos. Protams, tas populārākais, ko man arī Baltkrievu kolēģi teica, ir skujkoki, īkta, kas pie mums īsti labi neaug, kādiķis. Tie, pateicoties tieši abrazīvajām īpašībām, visbiežāk vispopulārākiem, tas, ko mēs visvairāk arī esam dzirdējuši. Notīra, krēpina, arī uzlējumu izmanto tieši lauku un sienu tīrīšanai. Un, kā zināms, arī mūsdienās pētnieki to pasaka, jā, kā jūs redzat, kā ir rakstīts, jā. Ļoti efektīvs līdzekļs. Nu tad, balsoties uz to, kas rakstīts ir Latvijas ticējumos, jā. Paldies par lāviņas mazgāšanu. Viss, vairāk arī nekas nav rakstīts. Un tad arī loģiski mēs varam secināt. Pateicoties labai pirts uzbūvē,
nelielai lietošanas slodzei un specifiskajiem klimatiskiem apstākļiem, ļoti liels karstums, palīdz saglabāt pirti tādā stāvoklī, kādā. Kas notiek mūsdienās? Ātrāk, tātad pirmais, ko es atradu no rakstītajiem avotiem, jā, tas bija no ķemeriem. Tādas ir ķemeris. Jā, ir īsti. Pirmais, ko atradu, kārtošana pirts lietošanas noteikumi ķemeros. Ja? Un šeit ir tas, ko es jau pateicu, par to atšķirās ģimenes pirtiņa, melnā pirtiņa un mūsdienas. Ja? Tātad mainījusies konstrukcija un kurināšanas tips. Profesionālās pirtīs noslūdz audusi un garīgā sastāvdaļa, kur pie kā mēs pašās beigās pieskarsimies, ir nomaiņa jau normatīvi akti. Nākošais. Tātad, saistošie noteikumi 36. gadā ir ļoti loģiski. Pirts jātur tīrībā. Nedrīkst mazgāt veidu, to jūs visu. Un bieži jāidentificē. Un jābūt atļaut. Nākamais. Slaids jau ir. Higienas prasības mūsdienās 20. gadā viņas ir ļoti līdzīgas. Pirts jātur tīrībā. Šeit gan ir par diezgan sakarīgs padoms par legionēlēs. Es nezinu, vai jūs to darat vai nē, bet tomēr pirms ūdens lietošanas viņš ir jānotiecina. Nu, tas ir diezgan saprātīgs pasākums, ko es arī atradu higienas skarbinē noteikti. Mīnas skarbinē noteikti par higienu. Nu, par pirms personālu un mazgāšanu. Mūsdienās. To mēs redzam uz labs sniegu, ko es ienesu savā pirtiņā. Šķiet ļoti laba doma, kā tīrīšanas līdzekli, izmantot lietus ūdeni, sniegu, kas pēc savas struktūras un pH līmeņus ir neitrāls, tātad būtu jābūt. Un pirms 200 gadiem tā tas arī bija. Diemžēl mūsdienās skaitļi rāda, viņš paliek skābāks, un ar to jārēķinās. Skābie lieti nebūtu laba doma sagaidīt kaut kādus ugunsgrēkus Latvijā, tad sakrāt lietus ūdeni un ar viņu mazgāt un domāt, ka ļoti labi ir mazgāt pirts. Nē, būs ļoti daudz ķīmisko savienojumu, kuri bojās veselību un atstās arī ietekmi. Tātad somiem ir pretēja problēma, viņiem pārāk mīksts ūdens un tiešām nopietni bojā ierīces tīrāmās, par kurām vēl nākamajā slaidā parunāšu. Jā, mēs jau rītīgi tālās neskatām. Jā. Tātad. Jā, to balto būtīgi, tas bija nopietni. Tātad, ko es lietoju? Pirtī. Un kāpēc? Un arī jums iesaka. Tātad pirts noslūdz. Manai pirtiņai pagājuši gadu parēķināja bija 300 grupas izgājuši cauri gadu laikā. 200 cilvēkiem es veicu pirts rituālu pagājušā gadu laikā. Tas ir ļoti liels daudzums un kā es nodilstu viens skraidot un gatavojot pirti, ja, bet arī rokas nodilst visu to tīrot. Tad lūk, šis aparāts, tas ir klaika, tīrīšanas līdzeklis ar klaiku. Ļoti atvieglo dezinficējošo darbu un tīrošo darbu. Tās ir grīdas, viņš dažs tīrītas līdzīgas putekļu sūcēja galam, kur mēs varam ļoti labi nodezinficēt ar klaiku, nākamais slaidiņš jau. Un efektīvs viņš ir ļoti, un par visām šīm ierīcēm, pilnīgi, kuras būs arī tālāk, visi ražotāji saka, ka 99,9% visu iespējamo parazītus, patogēnus, sēnes viņi iznīcina. Nevar neticēt pārpatējiem, vai ne? Piekrīt.
Tas bija sarkas. Tad, kad es piezvanīju Capture izplatītājiem, jā, tad bija ļoti interesants speciālists, viņš ļoti precīzi un daudz man stāstīja, mums bija 2 stundu saruna par to, kādos leņķos, pie kādiem apstākļiem tiešām to mērījumu var panākt. Un tie, tur ir jātrenējas nākamais leņķis. Tad mēs redzam, ka ļoti augsta temperatūra, 100 grādi, bet pēc 15 centimetriem pievērsīts, ka mums ikdienišķi 40 grādi. Tātad, ja mēs pērkam tādu ierīci, pērkam jaudīgu un tīrām, tā kā ir instrukcijā rakstīts, tikai tad arī būs rezultāts. Un, protams, nemaz svarīgi ir tas spiediens, ar kur to darties 170 km/h. Ja? Tātad, netīrumiem ir ļoti grūti turēties pie faktiski nelielas lidmašīnas ātruma. Ar kādu viņš tiek nolīdz. Un arī šeit ir mērķi. Nākamais rīks, ko es iesaku. Jā. Tas ir vēl viens tāds augstspiediena tīrīšanas līdzeklis. Viņam diezgan garš kātiņš, sprols īpaši, kas ļoti palīdz tikt, kā saka, zobās savās reklāmās grūti aizsniedzamās vietās. Ja. Nevienam mums negribas rādot, ka mazu pirstīt zem lāvas un tīrīt, un tas ir noteikti ir apmērs. Tātad arī šis maziņš aparātiņš atvieglos pamatīgi mūsu dzīvi un pātrinās pirkstīrību, un arvien lielākas mēs varētu pirksnību skaitu, kas saka, nopērt un apkalpot. Ja. Un, šeit ir inženieris zinātņu doktors tāds stāstījums par cieto ūdeni un mīksto ūdeni, kas arī ir ļoti jāņem vērā iepriekš minēto lietus ūdeni, sniegu ūdeni. Protams, vislabāk tie ir avoti, arī avoti. Viņš ir blakus, un tas būs diezgan garantēti. Nākamais aparāts, tas ir noslēdzošais no elektronikas, kur es lietoju pirti un kompresoriem. Tas ir gaisa filtrs, tur ir 2 filtri, un arī viņu ražotājs apgalvo, ka 99,9% tiks iznīcināts visu iespējamo mums skaitīgo mikroorganismu. Lūk, viņš arī rultuvioletu starojumu, gaisa plūsmu apstrādā un pēc tam arī ionizē gaisu. Nevar neticēt pārdarējiem, visu, ko viņi sarakstījuši, visdrīzāk ir taisnība, bet, kā es teicu, dalām uz pusi un tad skatamies realitātē, kā tas notiek. Tātad nākamais. Un šeit ir tāds noslēdzošs